Hei, labrīt no šī burvīga rīt. Es braucu uz Rīgu šodien. Hei, maram Yamaha motorītim, ko es iegādājos. Jā, kaut kas īsti nav. Viņš tā kā ieliekot ātrumā, tā kā pirmkārt uz maziem apgriezieniem, kas ir brīvgaitā. Viņš man māja sākumā, ka es viņu nopirku pirmās reizes, ka braucu. Māja sākumā, ka braucu, man slāpa nost. Tad Boatshop Werners man teica, ka paliks siltāks laiks. Vajadzētu būt, ka tur viena detaļa sāk strādāt. Tā arī bija, viņa sāk strādāt, bet tā nepilnīgi. Viņš tā kā tāda vibrācija. Aizbrauksim uz Rīgu, uz Boatshop. Tūlīt. Uztaisīsim motorītīm diagnostiku pie Wernera. Werners apsolīja, ka mēs pastīsimies, kas tam motorītīm pa vainu. Un uzzināsim, kas tur ir. Un viņiem ir aparāti, ka mēs beidzot varēsim arī varbūt paprovēt dzenskruvu, uzlikt pareizo soli vai kā. Nu redzēsim katrā ziņā, redzēsim stendus, kā loka dzenskruves, parunāsim par drošību uz ūdens. Šodien būs forša sērija. Braucam uz Rīgu, esmu visu sastāvu piekabinājis, laižam uz Rīgu. Man jau jāiemācās braukt. Tas ceļš, jo tagad sākās rudens sacensības viss jūlijā un kas mums būs lielās un jābraukā uz Rīgu būs biežāk. Viens kuļļu rēciens un esmu Rīgā pie Boatshop. Tur tajās durvīs ir Boatshop. Reku čaļi nes ārā, tūlīt tikai veikals vērsies šodien vaļā. Paņemšu atslēgas, Reku laiviņu, lai pastāv šeit. Ejam iekšā pie Boatshop. Boatshop čaļiem bišķiņ parunāt, kas mums te ir. Aizslēgsim, man jau kā mēs zinām, tankamatu aizslēgsim te. Nav man centrālā. Apkodziņi aizspiež. Ejam iekšā, skatāmies, kāds labs mūs šodien te sagaida un ko mēs te darīsim. Iesim ārā pie laivas, un šeit mums ir atbraucis cilvēks, kas 30 gadus nostrādājis atbildīgs par drošību uz ūdens, un Werners. Sveiks, Werner! Sveiki! Parunāsim, pastāstīsim, kas ir par drošības riņķi, pa visu drošību uz ūdens, kas mums ir jāievēro. Savādāk var dabūt lielu sodu, vai ne? Paskaidrosim drusciņu. Un kāpēc, čaļi, mēs vispār kustinām šo tēmu? Un kāpēc, Werner, mums bija jāuzaicina cilvēks, kurš zina par šo tēmu visu tā līdz, bet to arī zina. Bet kāpēc mums tas jāaprunā, viss šis ir? Nu, redzē, galvenais un pirmais iemesls ir tas, ka 25 veikalu pastāvēšanas gados neviens nekad nav pateicis sekojuši vārds. Werners salas man tādu aprīkojumu, lai es paliktu dzīvs. Visi ir jautājuši tikai vienu. Iedod man kaut ko tādu, lai man policija neuzlieks sodu. Nu jā, tā diemžēl. Otrs aspekts ir tas, ka mūsu valstī pastāvošā likumdošana ir ļoti nepilnīga, un viņa neizskaidro pamata jēdzienus. Turpat nav precīzi skaidrojumi, kas ir glābšanas riņķis, kas ir peldveste, kas ir glābšanas veste. Tur ir ļoti, ļoti vispārīgi viss sarakstīts, ka vienkārši cilvēks to vienkārši nevar saprast. Mēs varam sākt ar aerolaivām. Un pats pirmais mums ir glābšanas līdzekļi. Un tur mums ir tāda ļoti smaga lieta, kas saucās glābšanas riņķis. Un rakstīts riņķveida vai pakauveida. Un piezīmīta numur 1. Piezīmīta
numuru 1. Glābšanas riņķis ir rūpnieciski ražots un paredzēts personas noturēšanai uz ūdens. Un aero laivā, tātad šādiem riņķim ir jābūt vienam gabalam, motorlaivā vienam gabalam, akuterī tur ir varianti. Ja līdz 7 metriem, tad 1 gabals, ja virs 7 metriem, tad 2 gabali. Bet precizē vēl šito ten ar aeru laivām, kur garums līdz 4 metriem nepiemēro prasību par glābšanas riņķi. Vēl ir tāds, es vēlreiz atkārtošu, redz, ka tas arī pat ir rakstīts. Ja grib braukt līdz 4 metri, jāmāk peldēt labi. Aeru laivām, tas lūdzu apskatieties tehniskajā pasē, kas tur ir ierakstīts. Jā. Vai tā ir aeru laiva ierakstīta, vai motorlaiva. Ja? Tas maina šo jautājumu par šo glābšanas riņķi. Viņu vajag vai nevajag. Ļoti daudz cilvēki pat nezin, kas ir ierakstīts, jo viņi ir visu dzīvi viņi lietojuši ar airiem, piemēram. Nezinu to, ka tur tehniskā pasē ir ierakstījuši motorlaivu, jo uz viņas var, piemēram, uzlikt 10 zirgspēku motori. Ja? Jā. Tas ir liels tāds klupšanas akmens, kas mums ir. Otrs klupšanas akmens, kas mums ir, tas ir pats jēdziens glābšanas riņķis. Ja? Tā mums ir ļoti liela problēma. 2 pilnīgi identiski priekšmeti. Pilnīgi identiski izskatās. Ražo viena rūpnīca. Atšķirības. Šis ir izglābšanas riņķis. Viņam ir atstarotāji. Viņš ir pildīts ar... Atstarotam ir solas. Pie tam atstarotāji mēdz būt tikai solas atstarotāji. Viņi nemēdz būt kaut kādi pašizgatavoti. Solas nozīmē jebkuram aprīkojumam, tas ir tā kā... Principā tas ir tas, kad viņš jau ir domāts jūrai un atbilst medu direktīvai. Ja? Un virsū ir certifikāts, solas zīmīte. Tur apakšā ir uzrakstīta iestādes numurs, kura iestāde ir certificējuši šo glābšanas ekipējumu, un šī iestāde arī atbild par to, ka tas tiešām ir glābšanas ekipējums un ka viņš jūs var izglābt. Ja? Rekur, jā, šie ir tie pakavi saucamie, ja? Jā, ar tiem pakaviem. Šeit ir arī uzrakstīts par to, ka drīkst būt pakavu veida. Nu, tad tālāk ir pavisam liela bēda. Nu, neskapēc, tad Eiropā neviens tos pakavus nesertificē kā glābšanas ekipējumu. Viņam nav tas solas virsū? Nē, nekā tam līdzīga nav. Tur ir vairāki aspekti. Pirmais un pats galvenais. Arī pa vējam tu šito nekur aizmest nevari. Nu, nevar. Viņš vienkārši ir viegls, vara dēļ viņi nevar aizmest. Ja? Respektīvi. Tāpēc viņš ir tik smags. Jā, viņš ir speciāli ar apdomu taisīts tik smags, lai viņi varētu aizmest. Tāpēc otruns nevajadzētu trāpīt tam slīkstošajām, bet vismaz mēs tieši blakus viņam. Jā. Papīri. Klausies, te cilvēkiem ir daudz jautājumu, kāpēc tas izmērs. Tas ir pats mazākais izmērs, kas vispār mēdz būt glābšanas riņķis, īsts glābšanas riņķis. Salīdzinām, rekur ir rokās. Rekur ir domāts komercdarbībai. Tas ir 2 reizes lielāks. Jā. Šitais ir domāts komercdarbībai. Šitais ir domāts atpūtas kuģiem. Jā. Tā kā, sorry, Džeki, tas ir mazākais, ko mēs jums varam piedāvāt. Ja mēs runājam par ar visiem certifikātiem, un mēs patiešām priekš savas dzīvības to pērkam, nevis tik priekš policijas, kā šie te ir sabāzt visās laivās. Protams, kāpēc ierakstīja šitos? Nu, viņi pirmkārt ir populāri. Jā. Visiem baigi patīk, ka viņi var salocīt un kaut kur iebāzt. Jā. Uz viņa var sēdēt. Viņā var salikt pudeles. Pudelē mēs nebīdzi. Fantastiska manta, ja? Bet īstenībā to nekādīgi nevar īstenībā saukt to pa īsti glābšanas ekipējumu. Bet Latvijas likumdošana ļauj viņu lietot. Un ja mēs šādu redzam pagaidām, jums ir glābšanas aprīkojums, jā. Jums ir, mēs par to, kā saka, neko neprasīsim. Nu, viens no glābšanas aprīkojumiem, kam jābūt mums ir, ne? Bet par šo pašu tēmu paturpinot viens svarīgs punkts. Tas, ko sauc par līni, ja?
Dārgie mani, ja jūs gribat, lai jūs kāds izglāb vai kādu izglāb, tam līnim ir visu laiku jābūt piestiprinātam pie tā. Re, ko viņš ir? Tev ir? Jo viņš ir, es saprotu, tev jau kaut kā tas riņķis, ja tu netrāpa pirmo metienu, ir jādabū pie sevis atpakaļ, lai uzmest vēlreiz. Un jābūt jau piesietam līnim, kurš ir tādā plasmasā, iekšā ir tāda truba, un tu metot, viņš izstinās. Nevis mēs tagad viņu kaut kur laivā sākam meklēt, jā? Jā. Un tad kaut ko āķēt, jā? Parasti jau ir tā, ka tos pakaus nobāž visdziļākajā vietā. Nu, tā glābšanas operācija var ieilgst. Man čoms atmeta šito, un diemžēl netrāpīja baigi smuki. Nu tā, viņa nebija klāt tas triķis, ja godīgi. Viņš nebija klāt. Es tiku līdz viņam, paldies Dievam, ka tiku, bet nebija, klāt tas riķis un pārmest vēlreiz nebija iespējams. Jā, un zinu, ko gribētos pajautāt Valteram. Jā. Cik tad mums šogad ir noslīkušo? Precīzi nepateikšu. Precīzi nepateikšu. Man liekas, 50 cilvēkiem jau ir noslīkuši. Jā, kaut ko orientēs. Paga, bet ne jau Rīgā. Nē, mēs runājam par Latviju. Visā Latvijā. Mēs par Latvijas teritoriju runājam. Varbūt drusku savādāk. Vidēji noslīgs ap 200 cilvēku tajā gadā. Jā. Ak, Dievs, tas ir īstenībā Latvijas pūles diezgan. Jā, tu, ko mēs runājam, visur jau stāstam, ka uz ceļiem vai kaut ko ierobežot, tur sitās. Par ūdeni. Mēs dzenam iekšā laivu ūdenī. Tur pa vārtiem iekšā. Kabināsim un dzenam ūdenī, un tad taisīsim mēs jau rekurtēji, jau ir saslēgti jau vadi klāt, Verners jau saslēdz vadus klāt, diagnostiku taisīsim. Kas tur ir? Parādīs mums motors. Kas tur ir? Kuram vēl mājās ir šāds karazirgs? Šis ir riktīgs tanks. Mēs redzam, ka viņš jau ir arī piedzīvojis daudz. Cik laivs ir šitais ielaivis? Ieslēgt kompjūteru. Labi krēsli šitie, jā? Baudšopā es šitos pirku. Ērti krēsli. Skaties, jā, te viss ir baigi forši. Ir smuks motors. Yamaha. Viņu, es ceru, ka pat var iedarbināt. Rūds. Rūds. Apsteisimies, kas te notiek. Jā, visus parametrus, ko viņš mums spēja parādīt. Apsties tūkšgaitas apgriezieni 750. Viņš jāspaida tie, lai viņš iet uz leju, tad es spaidīju. Redzi? 700, 650. Principā zemākais viņš turās 600-620 apgriezieni. Cik vajadzētu? Ļoti lieliski cipari. Te viss skaisti strādā, regulējās. Tā kā tavas sūdzības. Tur to skaņu es parādīšu, ka ieliks ātrumā. Tā, un rekur, teiksim, ir pats 900 augšējais. Šitādā labākā ātrumā nevajadzētu likt, ne? 900 apgriezieni. Var likt ātrumā, var. Nekas viņam nenātiks. Bet te viss smuki regulējās, viss ir ok. Tālāk. Viss var smuki noregulēt. Tā. Spiedieni ir. Akumulators ok. DPS strādā, pulsgaitas vārstels strādā.
vienīgi tas, ka viņš šobrīd rāda, ka temperatūra ir pa zemi, jo tāpēc, ka mēs vēl sildamies, respektīvi, jā. Cik būtu tas, Werner, cik būtu tas laiks, kad te pat pa televizoru pat bija tā, kad pateica, kad esot pat slikti, ja mašīna arī uz vietas sildot, jo tad eļļa neejot pa visu motoru, neizējot jau uz vietas sild, vai tās ir muļķības? Labi, te ir bišķi savādāk tā konstrukcija, mums ir dzēsēšana pa taisno no ūdens, un ja viss ir kārtībā, mums laivu motori parasti brauc uz ļoti zemām temperatūrām, salīdzinoši ar mašīnas motoriem. Mums nav tur 80-100 grādi. Termostati laivās stāv, vai tas tev neizbrīna, no 50 līdz 72 grādiem. 50 grādi tikai viņš? Jā. Viņš vairāk pa cilvēku. Es pateikšu godīgi, man nepatīk tie 50 grādīgie termostati, un es rekomendēju cilvēkiem tomēr likt tos 60 grādīgos, ja? Vai tomēr bišķi siltāks. Tas ir saistīts ar to, ka Dienvidu jūrās viņi speciāli viņus dzesē, lai tas viss ar maksimāli zemākām temperatūrām. Pie mums būtu ļoti labi ap 60, jā? Jā. Bet tad es vienu dienu braucu 30 grādos un braucu kādu gabalu un domāju, tas siltais ūdens, kas uzsils, viņš patiešām viņu atzesē to motoru, jā? Jā, nav, par to tu neuztraucies, par to tu galīgi neuztraucies. Redzi, nobrauc tavs motors ir 8-7 stundas un runāsim atklāt, virs 6000 apgriezienu neviens vispār viņu nav braucis, ja? Tas arī, ja tu esi līdz galam devis, tas nozīmē to, ka tava dzenskrūve neizgriežās līdz galam šajā gadījumā. Un līdz ar to tad maksimāli apgriezieni ir bijuši kaut kur bišķiņ zem 6, un tās ir 2,3 stundas ir nobrauktas tādā ātrumā. Un šitāds ir Boldshopā jums uz vietas ir visiem motoriem. Teiksim, arī citam firmu motoriem var pieslēgt, vai jūs ņematies tikai ar kaut kādām noteiktu firmu motoriem, teiksim? Boldshops pats kā tāds neko neremontē, jā? Jā. Blakus mums ir darbnīca, kas ir noslēgts līgums ar mums. Un cilvēkam, kas tur strādā, ir certifikāti no Tahatsu, no Parsuna, jā, tas ir oficiālais Tahatsu un Parsuna servis Latvijā. Jā. Un savukārt vēl viņam ir tāds papīrs arī no Selvas, jā. Un, jā, kāpēc tu redzi man to visu rokā? Tāpēc, ka man arī personīgi ir apmācība gan Tahatsu, gan Parsuna, gan Selvas, jā. Jā. Un šitais diagnostikas kompjūters, viņš ņem visus piekaramos, faktiski. Motoriņus visus, kas ir šitie uzkarināmi. Līdz šim vēl man nav trāpījies neviens, kuru nevarētu apskatīties, jā. Viņš ņem arī, principā, visus stacionāros motors, ieskaitot dīzeļus. Un attiecīgi mēs viņam pieslēdzam pie klemmēm, tur, kur ir plusa mīnus, un te ir kaut kāds vēl viens štekers, jā, klāt, jā, kas tas ir diagnostikas rozete, kas ir speciāli motoram paredzēta motoriem, kas ir ar iešprici. Visiem viņiem ir diagnostika. Ir daži izņēmumi, kuriem ir lampiņa, nevis diagnostikas rozete, bet tas ir liels retums. Tā principā mēs visu redzam, kas te ir noticis. Varam visu ierakstīt. Varam višķiņ to ekrāniņu, kāds viņš tur izskatās šitā te slēgā un visus apgriezienus, pilnīgi visu rāda, kā motors jūtās, jā? Jā, visas kļūdas, kas ir saglabājušās atmiņā, ja neviens viņas nav speciāli nodzēsis, jā? Katreiz, kā viņš noslāpst, attiecīgi tā ir kaut kāda kļūda ir izmest, vai ne? Kāpēc viņš ir noslāpst, ne? Nevienmēr. Šīs izmestās kļūdas var būt sekas, nevis iemesls. Jā. Saproti, slāpstot nost, nokrīt spriegums, piemēram, viņš izmet kaut kādas kļūdas. Bet tam nekāds saka, ka tu var apstīties tabulu, kā tavs motors ir braukts. Šitā te parādi. Te ir ļoti taupīgi braukuši, ļoti. Te ir, jā, cilvēki braukuši baigo ekonomiju, ja?
ekonomēts. Vispār arī 6, tikai ir 4. Nu, godīgi sakot, arī es kopš viņš man ir, es pilnu ručku baigi, man nepatīk. Man motors, kad dzirdu, ka viņš ir rēts, ka viņam ir tie maksimālie, man žēl paliek viņš, tad metos nost. Tas ir pareizi vai īsti tur nevajadzētu tā iespringt uz to? Zini, tev vispār nav ne par ko te jāsatraucās. Ņem un brauc kādā ātrumā tu gribi, jo tikai viens noteikums. Uzsildi motoru pirms tu to dari. Ja? Nu, cik tas ir 10 minūtes šitā būtu jāpastāv? Jā, temperatūra jau ir tagad, šobrīd jau mums ir uzsilusi, un mēs jau varam tā kā dot pilnu ručku. Reku procentos pārreikinot, tavs motors 40% darba mūža nobrauc līdz 1000 apgriezieniem. 40%. Nu, tas ir tātad brīvgaitā šitā stāvēs. Jā, tas ir tā, lēnītēm arī ir braukājis. Pusmūžu viņš ir nostāvējis pie laipas silstot. Werner, mēs ielikām bišķi ātrumā un bija tur tā skaņa, bet tu teici, ka tā ir vienkārši vibrācija, jā? Vienkārši rezonans uz pašiem mazākiem apgriezieniem, jā, pirmajā brītiņā. Paceļam apgrieziens uz bišķi augstākiem un viņi pazudīs vispār. Redzi, viņas vairs nav. Jā. Jā, tā kā tevs tas stress vispār ir nevietā un tur nav vispār par ko. Nav par ko uztraukties. Man liekas, ka mēs tuliņ izbrauksim, apskatīsimies, cik ir maksimālajā apgriezieni, par cik tu gribi ātrumu, pāriet uz zemāku soli mēs negribam. Ir variants griezt nost diametru šitai dzelzskrūvei. Tā kā ārējo, cik viņai? Tieši diametru, jā. Lai mēs nepazaudētu ātrumu, bet dabūtu lielāks apgrieziens. Jo, ja mēs pāriesim tev no 15. soļa uz 14. apgriezieni būs, bet ātruma vairs nebūs. Ātrums arī samazinās. Jā. Mēs gribam gan apgrieziens, gan ātrumu. Jā. Nevajag šeit darīt. Tad laisa forma ir tāda, ka viņi vienkārši ātrāk nevar. Nu, viņi vienkārši neies ātrāk un viss, nu. Nu, un teiksim, ja mēs salīdzinām, tagad būtu 60 dieks un 7. Kurš ekonomiskāks? Skaties, pie tava mīļotā šiem apgriezieniem nekas nemainīsies. Mainīsies patēriņš tikai pilnā gaitā. Tikai pilnā gaitā. Pilnā gaitā ekonomiskāks būs 60, ja viņš ies lēnāk. Saproti? Baigi tur tie 10 zirgspēki, tur mēs sāksim gramus rēķināt. Jā. Es tāpēc teicu arī par to dzenskrūvu. Nu, ko te ar nerūsējošā tērauda dzenskrūvu un ko nu varētu vēl 5, varbūt km/h varētu dabūt? Nē, 2-3. 2-3 tikai? Jā. Ar visiem pareizi soli, diametriem? Jā, tikai tur rēķinies, tur ir viena nelaimītai nerūsējošā tērauda dzenskrūvē. Viens sitiens maksā 2000 eiro. Jā. Tā kaut kā drošība pirmā vietā, vai ne? Visiem ir vestes, vai ne? Ir, jā. Visi tā kā vai. Vestēm ir tā, kad vestes ir, lai
šis vietas atļauts zīmola glābšanas vesti līdzīgu certificētu peldtērpu. To varbūt tās mēs pēc tam atliksim, jā. Jā. Bet Mums ir jāsaprot, kas ir glābšanas veste un cik viņām ir jābūt. Nu, redzi. Vesti skaists atbilst cilvēku skaitam attiecīgā kuģošanas līdzeklī. Bet tāpat laikā, tas ir tas papildus nosacījums. Es arī par vestēm divreiz dabūju sodu. Maksājis tā kā mīļais, gan Ventā, gan Liepājā. Mūsu likumdošanā atkal ir liels roks. Viņi ir uzrakstījuši vārdu glābšanas vestes. Ja? Bet Eiropas likumdošanā ir 2 jēdzieni. Ir peldvestes un glābšanas vestes. Tas pats par to, atkal jautājums par to solas, to marķējumu. Nē. Skaties, tur ir tagad tāda lieta. Es pat viņiem kādreiz izrakstīju laukā. Tur es skaidroju, es sūtīju toreiz tagad. Jā, sekundī, kur es ieliku? Par vestēm es skaidroju. Ir glābšanas vestes. Tur ir tie saucamie tādi burtiņi 50N, 100N, 150N, 275N. Tas ir ņūtoni. Ņūtoni, jā. Un ar tiem ņūtoniem ir tā, ka ņem mazo vestīti, kas ir, teiksim, 50 ņūtoni, jā. Un šādu vesti mēs varam vilkt bērniem tikai iekšējos ūdeņos. Vispār ne tikai bērniem, arī pieaugušajiem. Kas tas? Tas ir svars. Ja es sveru 50, 60 un uzvilkšu šitādu esmu? Neuzvilkstu, viņi nemaz necenties. Nē, Respektīvi, tātad nejauciet ņūtonus ar cilvēka svaru. 50 ņūtoni, tas ir peldspēja. Respektīvi, 5 kilogrami ir viņas peldspēja, aptuveni pārreikinot kilogramos. Teiksim tā, lai jūs saprastu. Arī šī veste var noturēt mani uz ūdens. Ja? Viņas viss ir uztaisīts ar ļoti lielu rezervi. Ja? Tā kā par to neuztraucieties. Ja? Piemēram, šīs ir atpūtas vairāk tāda, tā kā močiem, ūdens močiem un tādi. Ja? Šī ir peldveste. Respektīvi, lietotu viņu, kam gribi, bet es pastāstīšu par tiem močiem tev bišķiņi atsevišķi to stāstu, bet ko es gribēju pateikt? Skatieties, uzmanieties. Uzmanieties, ļoti uzmanieties, ja jūs braucat jūrā. Daudzi makšķernieki brauc lašos un vēl kaut kur jūrā. Skaties, ir 2 vienādas vestes. Rekur ir 100 ņūtoni un rekur ir 150 ņūtoni. 100 ņūtonīgā nav derīga tālāk pa 3 kilometriem. 150 ņūtonīgā. Tā ir tā, kas ir derīga braucot jūrā tur. Bet arī glābēji to pārbauda, tos jūrā. Vēl nē. Bet vajadzētu. Nē, šo pārbauda. Es gribu pateikt, ka to pārbauda robežsardze. Jūs izbrauksiet ārpus mūsu administratīvās teritorijas jau un iebrauksiet jūrā, un viņi jūs liks noprasīt. Mēs pagaidām baudām tikai vesti un neskatāmies vēl pagaidām šo vēl neskatāmies, kaut gan tas tā kā būtu jāskatās. Bet kaut kad ir cerība, ka tas parādīsies. Redzi, iekšējos ūdeņos nav vajadzīgs 150 ņūtoni. Iekšējos ūdeņos tev dara 50, 100, 150. Visi 3 dara iekšējos. Bet es gribētu īpaši pateikt par bērniem. Ja? Bērniem ir jābūt mugurā vestei līdz 12 gadiem. Uzvilktai mugurā. Un skaties, ar ko tā bērnu veste ir īpaša. Redzi, viņu nevar viņu izvērt cauri. Jā. Otrakārt, kur ir galvas turētājs. Un vēl viņai ir ļoti interesanti uzbūve. Apsties uzmanīgi. Šeit ir plāns, šeit ir mazliet pildīts. Un skaties tagad uzmanīgi. Mans cilvēks uzdzējušies, ka tas ir brāķis, ka tā nevarot būt. Ka viena puse ir plānā un viena ir biezāka. Doma ir tāda. Ja tu izkrīti šitā, te iekrīt ūdenī, tā veste tevi apgriezīs pareizā virzienā. Es varu paskaidrot.
Rekuverners. Cilvēkam organisms uzbūvēts, ka plaušas atrodas tuvāk mugurai, iekrītot ūdenī. Bez samaņas cilvēks vienmēr sagriežās ar galvu uz leju un elpo iekšā ūdeni. Ar to, ka sākās jau, ja ir veste, viņš mehāniski pārgriežās arī bez samaņas otrādi. Veste domā tam, lai precīzi sagrieztu ar to cilvēku uz augšu. Vat kāpēc vispār tā veste. Neviens nepaskatās, ka glābšanas veste. Pareizi sagriež ķermeņa stāvokli virs ūdens ar sejas daļu uz augšu. Bet šī tad ir glābšana. Šī vairs nav tāda kā tā. Bet kas to nosaka? Šitas te tieši vai? Jā, tieši apkaklī. Un redzēja, glābšanas veste viņi sāks no 100 ņūtoniem. No. Un krāsa? Tas kaut ko izsaka? Nav būtiski.